Sveiki, skatītāji! Šodien turpinam rubriku Ar ko tad brauc latvieši Itālijā. Iepriekšējā sērijā noskaidrojām, brauc ar motociklu, bet laikam gluži tikai ar motociklu nesanāks. Tāpēc paskatīsimies, ar ko brauc vēl. Proti, ar ko es vēl braucu. Un vēl es braucu ar šādu burvīgu automobīli. Opel Mokka 1.6 benzīns, mehāniskā ātrumkārba, man kā pensionāram. Labs automobīlis, maz patērē degvielas, vidējais patēriņš 7 litri, lēti uzturēt, saremontēt var praktiski jebkurā servisā. Iegādājos viņu mazlietotu Latvijā. Pārbraucot uz Itāliju, izrādās es biju uzminējis. Ļoti populāra automašīna. Gan Opel Mokka, gan arī Opel Corsa un citi nedārgi Opel modeļi. Ir bijušas daudzas automašīnas. Ļoti sen atpakaļ jaunībā arī bija Opelis. Es vienmēr viņu izsmēju, ka visas automašīnas kļūst par Opeļiem, bet, ka nevajag tādu iegādāties. Taču dzīvē viss mainās. Un arī manā dzīvē mainījās. Pienāca brīdis, kad es iegādājos Opeli. Ne jaunu, bet mazlietotu. Zināju, ka došos pensijā, ienākumi nebūs lieli. Vajadzēs automašīnu, kas noder visiem dzīves gadījumiem un nav dārga uzturēšanā. Salons ir nedaudz lielāks nekā Opel Corsa. Sēdēšana ērta, kā crossovers. Viņš gluži vienkārši izskatās, tāds nav. Viņam ir tikai priekšvelkošie riteņi. Bet ar motociklu patika man momenti, kad tērē viņš maz degvielas un ir ko salikt bagāžu. Tad arī šajā automašīnā viņa tērē salīdzinoši. Priekš benzīna dzinēja maz degvielas. Un arī ir kur salikt bagāžu. Ir liels bagāžnieks. Salīdzinoši liels priekš tādas automašīnas. Bet kas man ir būtiski, jo redzējāt, ka man arī ir neliels dārziņš, apgriežu kokus, ravēju zāli, un man tas viss pasākums jaudas izgastuvi. Parastajā Corsā, laikam, ietas gluži man tā vienkārši nesanāktu tik daudz. Bet šeit mēs varam pacelt uz augšu krēslu, nolaist atzveltnī, un sanāk diezgan liela vieta, kur ievietot liela gabarīta krāvu. Varbūt gluži leduskapi pārvest šeit nevar, taču šo to pārvest var. Ļoti ērti nolocīt krēslu, kā arī ļoti vienkārši var ielikt viņu atpakaļ. Kā saka, ar vienu rokas kustību. Agrāk uzskatīju, Itālijā pietiek ar motociklu, jo braukt ar visu gadu, taču gluži tā viss nav. Tāpēc, ka valsts ir liela, attālumi ir nozīmīgi, kā arī jābrauc uz veikalu iepirkties, un ar motociklu to visu darīt ir diezgan ērti. Kā arī šādi un tādi tomēr uzlīst lietus. Līdz ar to, lai vai kādu automašīnu, taču automašīnu Itālijā vajag. Par tehniskajiem datiem ļoti daudz neizplatīšos. Visi noteikti zināt šādu automašīnu. Ja kāds nezina, tad var apskatīties internetā video apskatus uz šo auto. Tādu noteikti netrūkst. Pirms tam biju teicis, ka ļoti dārgi ir automašīnu ievest Itālijā no ārvalstīm. Taču noskaidroju, ka
Arī parastā pārreģistrācija, jau Itālijā reģistrētas automašīnas pārreģistrācija uz citu īpašnieku, arī principā ir tāda pati summa. Tā kā pāri pa 500 eiro būtu jārēķinās, iegādājoties automašīnu, lai noformētu uz jauno īpašnieku. Tā kā laikam nav ļoti būtiski, vai jūs automašīnu vedat no Latvijas un reģistrējat Itālijā uz Itālijas numuriem, vai pērkat jau Itālijā reģistrētu automašīnu. Cena starpība tur būs kaut kādi pārsimts eiro. Manā gadījumā, protams, es reģistrēju caur aģentūru, ja to dara pats un dzīvo varbūt lielākā pilsētiņā, kur tas viss ir uz vietas, tad varbūt arī sanāk lētāk. Nu, kaut kā tā par manu autoparku, motociklu, automašīnu parādīju. Un tā mēs te dzīvojam, tā mēs te pārvietojamies. Paldies par skatījumiem, rakstat, ko domājat, un uz saziņu nākošajos video.